Bet vai šogad pieņemtie jaunie ierobežojumi atrasties uz ledus noteiktās vietās kaut kādā veidā mainīs zemledus makšķernieku paradumus? Par to plašāk Uldis Birziņš. Kā ir ledus, tā ir bļitkotāji. Arī mēs šodien dosimies uz copi. Tikai mēs ķersim nevis zivis, bet makšķerniekus. Ar pašvaldības policistu Jāni Jansenu un viņa kolēģiem tiekamies Juglā. Juglas kanālā ledus biezums šobrīd esot ap 40 centimetriem, bet tālāk pie upes aptuveni uz pusi mazāk, skaidro policisti. Runā, ka uz ledus esot droši. Tā arī izskatās, bet tomēr paskatieties, kāda šeit ir plaisas. Šobrīd šīs plaisas nesot bīstamas un par tām nav īpaši jāstraucas. Ja tās būtu pavasarī, tad gan labāk uz ledus nekāp. Lai mazinātu noslīkušo zemledus makšķernieku skaitu, Rīgas pašvaldība ir noteikusi aizliegumu makšķerēt atsevišķās vietās uz Daugavas, Saudupes, Buļļupes, Loča kanāla, Hapaka grāvja, uz Ķīšezeru, uz Juglas upes un kanāla, kā arī 100 metru rādijus ap tiltiem. Nepaiet ilgs laiks, un mēs kopā ar policistiem sastopam bļitkotāju, kurš Rīgas domas ierobežojumus neievēro. Tāpēc šeit nedrīkst, jo te ir bīstams ledus. Viņš vajadzētu neko darīt. Aiziet vairāk uz to pusī, kur tur pārējiem, ja? Tas makšķernieks atradās uz Juglas upes ledus, kas skaitās vēl kā bīstams ledus. Un viņš bija tuvāk pa 100 metriem no tilta. Pirms tilta un pēc tilta 100 metrus tās skaitās bīstams vietas. Tur mēdz izskalot to ledu. Nevar noteikt precīzi, kurā vietā tas biezums ir, un viņš var mainīties. Sods gan makšķerniekam netiek piemērots, jo mērķis jau nesot visus sodīt. Bet kā paši policisti jūtas, ka viņiem pašiem jākāpj uz bīstamā ledus? Jāiet ir. Jāiet ir, un tas cilvēks ir jābrīdina. Kaut kā jāvirza no tās bīstamas vietas. Bet tagad cauri Niedrēm dodamies pie nākamā makšķernieka, kurš nolēma ķert zivis vietā, kas pēc Rīgas domas ieskatiem noteikti kā bīstama. Lai gan makšķernieks policistu lūgumam paklausa bez problēmām, viņš tomēr rausta plecus par šādiem aizliegumiem. Не знаю, все здесь ловят лунных целых участников. Сегодня человек 15 было, они все ушли. Я один остался. Arī mākslinieks Edgars Vērpe, kurš vienlaikus ir arī kaislīgs makšķernieks, uzskata, šādi aizliegumi ir pārspīlēti. Tas nav saprātīgi. Ledus, tāpat kā ūdens, vienmēr ir paaugstināts bīstamības vide. Un katram, kas tur kāp virsū, ir jārēķinās, ka viņam ir jāpārbauda, kāds viņš ir dotajā situācijā. Jo arī tagad es saprotu, ka tās bīstamības moments ir atcelts, lielā daļā Rīgas. Tā pašā laikā var ielūst arī tur. Es tam neredzu jēgu. Īstenībā, tad jau jebkurš no tiem, kas peldās, arī būtu jāliek sots, jo īstenībā peldētāji noslīgs daudz vairāk nekā tie, kas pa ledu staigā. Vērpe stāsta, viņš ar saviem 120 kilogramiem nekad nebūs pirmais, kurš atklās zemledus makšķerēšanas sezonu. Ja bļitkotājs pirms kāpšanas uz ledus ir pienācīgi aprīkots, problēmu visticamāk nebūs. Tad, kad ir pirmais pavasara, tas ir rudens ledus, tad iet virsū ar tādu speciālu rīku, kas saucās verks, un ar viņu vienkārši cērt. Ja viņš iziet cauri, tad nevar iet. Man vienmēr ir līdz tādi glābšanas līdzekļi, kas ir tādi divi īleni savienoti, ko veikalā var nopirkt. Un es pats uz savas ādas esmu pārbaudījis, kā ir ielūst un kā ir izrāpties. Un bez viņiem izrāpties ir ļoti grūti. Kā redzams, zemledus makšķerēšanai un aizliegumiem ir divas puses. No vienas pašvaldība, kas vēlas pasargāt cilvēku dzīvības, kontrolējot, kur drīkst un kur nedrīkst cilvēks atrasties, no otras puses makšķernieki, no kuriem liela daļa, iespējams daudz labāk par pilsētas domi, zina, kur ir droši un kur nav.